Labdien un sveiciens visiem! Man uzreiz ir jāsaka, ka ne viss, ko es teikšu, ir jāuztver kā kaut kā tāda patiesība pēdējā instancē. Vairāk to uztveriet kā viena cilvēka pārdomas par lietām, kas šeit apkārt notiek un kā mēs redzam šo te bildi. Paldies par iespēju šeit piedalīties. Tā pati pirmā saruna, kas mums bija, mēs tur pieminējām pa telefonu ar jūsu vadību, pieminējām mākslīgo intelektu. Un tam mākslīgajam intelektam tika uzdots jautājums, kas ir efektīva skola. Te ir tas, ko viņš par to domāja. Un principā daļa no tā izskanēja jau pirmajā sadaļā. Bet es aicinātu pievērst uzmanību uz to, ka mācību rezultāti tika likti paši pirmie pie efektivitātes. Ir tikai jautājums, kas tiek saprasts ar mācību rezultātiem un ar rezultātiem vispār izglītības sistēmā, bet mēs pamazām tad iesim tālāk uz priekšu. Nākošais būs finansistu skatījums. Šis te ir no semināra materiāla, kas tiek rādīts Finansu ministrijas iekšējā audita seminārā par to, lai, kā tas katliņš vārās. Sākam mērķi. Kamēr nav mērķi, tikmēr nav jēgas sākt nekādas darbības. Kamēr nav nodefinēts mērķis, ir virkni piemēri arī mums tādi nepieklājīgi, kur tas notiek. Pēc tam fiksējam, no kurienes tas viss nāk un rodās. Ir vajadzīgs resurss, ar ieguldījumu saprotam naudu, ar resursiem saprotam, sākot ar nekustamiem īpašumiem, intelektuālo kapitālu, arī tā skaitā laiku. Tas ir būtiska lieta pie intelektuālā kapitāla. Saliekam to visu kopā. Tad kaut kādā brīdī ir šis te process, tā darbība tiek veikta. Jebkura te ir runa ne tikai par izglītību. Ceram uz kaut kādu rezultātu. Tas rezultāts tiek novērtēts kā atdeve. Un šajā vietā uzņēmējs skatās. Viņš ieguldīja naudu, viņš skatās, kas no tā nāk ārā pēc tam. Ir tas ar pluszīm, ir tas ar mīnuszīm. Mērķis viņam bija kaut ko izdarīt, bet jebkurā gadījumā tas, kas tiek apzīmēts ar vārdu rentabilitāte, šajā te gadījumā ir svarīgs. Principā, bet plašākā nozīmē skatoties, šādā režīmā, ja ilgtermiņā grib pastāvēt kāda sistēma, viņai arī ir jādarbojas. Un pēc tam šis jau ir nopietnāks vērtējums, kas ir jāizdara, lai tiktu pie tā, kāpēc vispār to darīja. Vai tas, kas te tika sasniegts, atbilst vai neatbilst mērķim. Uz ko skatās ekonomisti sākumā? Pirmais ir tas, kas tiek apzīmēts angliski man jāstāv precīzi tev uz līnijas, es jau atvainojos, es te aizvirzījos jau. Angliskais ekonomija šajā te vietā, kad tiek doti resursi, uz ko tiek likts uzsvars no finansistu viedokļa. Valsts pasūtījums kāds ir konkurss sludinājis, ko tur ņem vērā? Kurš precīzi? Vinnē tas, kurš ir lētāks. Kas? Es vulgarizēju to, no tās lietas mazliet iet prom, bet tas ir kas nevienmēr novedīs tur, kur beigās ir jānonāk. Valsts pasūtījuma saņēmēji, ko dažkārt dara, vinnē konkursu, sāk procesu un pēc tam iet pie tā pasūtītāja un saka, klausies, te izrādās šitien vajag vairāk un tur vajag vairāk. Un kas ar to ir pats darbojies, tas zina, kā tas notiek. Otrais, ko skatās, tas ir tajā vietā, kur ir rezultāts, cik tas ir ekonomiski efektīvs bijis. Uzņēmējiem atkal ir vienkārši. Viņš šeit skatās, ir vai nav rentabilitāte. Tas ir kā kurā biznesā. Nezinu, vai te kāds darbojas pārtikas biznesā vai arī lauksaimniecībā. Viņš ir laimīgs, ja viņš dabū +5, +10%. Ja viņš tirgo narkotikas, tad viņš dabū +500%. Bet jo augstāka rentabilitāte, jo lielāks risks tajā biznesā ir. Bet, ja mēs runājam par šādu te
kā teikt, sabiedrisku sistēmu, tad tas izšķirošais ir tas, un tev ir patiesībā valodnieki jāsauc palīgā, jo latvieši lieto vārdu efektivitāte abos divos gadījumos. Un tas, kas interesētu sabiedrības attīstības gadījumā, ir šis te otrais, kuru, pirmais ekonomiskums skaidrs, viņš minimizēs cenu, otrs spiedīs uz augšu rezultātu, nosrādinās tos darbinieks, un šajā te gadījumā gan sociālās, gan arī biznesa struktūras domā divos veidos. Viens domājam ilgtermiņā, otrs domājam īstermiņā. Mēs varam dabūt augstu rentabilitāti vienā gadā, darbiniekiem maksājot mazāk, ņemot lētākās izēvielas, kaut kā to visu notirgojot, likvidēt uzņēmumu un mūkot. Jo vairāk nevar, tāpēc, ka tad kaut kad būs garantijas jāsāk maksāt. Bet tas, kas ir vajadzīgs šajā te, kā teikt, sabiedrības attīstībā, tas ir šis te, un tā jau ir ļoti nopietna problēma. Tā šī bilde darbojās. Es tagad tālāk iešu mazliet ātrāk. Te ir vienkārši definīcijas, kur ir problēma. Jāizsludina konkurss tam otrajam, izdomāt kaut kādu labāku vārdu par efektivitāti. Uz to finanses efektivitāti to varētu atstāt. Šo te pieeju mēs varam vienkāršot. McDonald's, viens interesants Japānā dzimis amerikānis, pēc pamat izglītības, man šķiet, arhitekts. Viņš uz to bildi skatījās šādā te veidā. Resursu procesa rezultāts mērķis. Šajā vietā ir ekonomiskā efektivitāte, šajā ir funkcionālā, pēc tiem mūsu nosaukumiem. Ar šo kaut kādus apmēram 30 gadus atpakaļ mēs diezgan rūpīgi noņēmāmies arī izglītības sistēmā, domājot par šādu te jautājumu. Proti, resursu trūks vienmēr, kā ar trūkstošajiem resursiem, bet tik cik ir. Mēs varam dabūt maksimālu labumu sabiedrības attīstībā. Toreiz mēs to nosaucām par optimizācijas ideju. Žurnālisti piekabināja klāt tajā brīdī, kā ar optimizāciju ir jāsaprot. Piedodiet, bet tas jautājums joprojām bija aktuāls pirmajā daļā - mazo skolu likvidēšana, kas patiesībā ir pilnīgs muļķības optimizācijas gadījumā. Ja jums ir jāsasniedz iespējami tuvu jātiek mērķim. Varbūt diametrāli pretēja situācija, ka tā mazā skola nevis jāslēdz, bet jāver vaļā. Un tādā veidā jūs tiekat tuvāk tam rezultātam. Iespēja vērtēt resursi. Mums ir kaut kāda vienā pusē, šajā te bildē sasniedzamais rezultāts ir otrā pusē. Un tā problēma ir kāda, ka mēs pirmkārt resursus nevienmēr varam novērtēt. Es pie skolēniem pieliku jautājumu zīmi klāt. Skolēns, ja skatāmies sistēmiski, patiesībā ir sistēmas resurss. Viņš kaut ko zina, kaut ko nezina, tāds viņš ienāk iekšā. Tā sistēma ar viņu kaut ko dara vai cer kaut ko izdarīt. Tad tālāk ir jāskatās tas rezultāts. Šis ir ļoti nopietns konstatējums, ko, atklāti sakot, ir grūti iestāstīt finanses ministrijai. Ne visas lietas mēs noteiksim naudā, bet tā vēlme uz to iet ir. Un tagad ir tikai jautājums, kad mēs paliksim efektīvāki. Mums ir divi varianti. Mēs vairāk liekam iekšā resursos, vai arī otra iespēja - mainām sistēmu tādā veidā, lai dabūtu lielāku rezultātu. Darbības, kas notika, lai man piedod tie, kas iesāk skolu 2030. Viņi padarīja sistēmu ievērojami neefektīvāku. Tā iemesla dēļ, ka resursi, kas bija jāiegulda laikā, pieauga ievērojami straujāk nekā potenciālais rezultāts. Ar laiku tas izlīdzināsies, katra sistēma iet uz, tā sakot, kaut kādu kārtību, bet tajā brīdī šī te problēma parādījās. Pie matemātikas es vēl mazliet pieskaršos vēlāk. Pa 3 līmeņiem, un te būs tā diskutējumā daļa. Valsts ar nolūku ir nolikt pašā apakšā, tas ir arī jūsu bildītē. Tad, kad es uzlikšu augšēt, jūs sapratīsiet, kāpēc tā ir.
Likumos ir sarakstīts, kas tur ir jādara valsts līmenī. Pievērsīšos uzmanību tikai šitam te punktam - pedagoģu sagatavošana. Te mēs esam 2 no augstākās izglītības padomes. Kolēģis man neļaus samelot. Es 4 gadus pēc kārtas uzdodu vienu un to pašu jautājumu, runājot par budžeta vietām augstākajā izglītībā. Sakiet, lūdzu, cik budžeta vietas ir atvēlētas fizikas skolotāju sagatavošanai? Es par šiem 4 gadiem neesmu dabūjis nevienu atbildi. Man ir vienīgā pieejamā informācija no masu informācijas līdzekļiem, kur ir rakstīts, ka gadā tiek sagatavots viens fizikas skolotājs. Šogad ekonomikas ministrija iesāka interesantu projektu par cilvēku kapitālu. Projekts iebrauca absolūtā strupceļā, ministrs nomēnījās un tas viss nobremzējās. Bet tas, kas iznīra ārā, bija, ka eksaktā cikla skolotāji gadā tiek sagatavots 141. Parēķiniet paši ātri. Mums ir 200 apļos skaļos pilnīgi. Mums ir 200 000 skolnieki. Ja klasē 20 bērni, tad mums ir 10 000 klases. Uz eksakto bloku mums vajag vismaz likmi uz klasi. Izdaliet ar 25, kas vidējais darba mūsu skolotājiem. Un tas, ko te kolēģis iepriekš teica par skolotāju pārpirkšanu, man jūs visus ir jāapbēdina. Pateicoties tādām skolotāju gatavošanas tempam un viņu ienākšanai izglītības sistēmā, pārpirkšana pieaugs. Jūs nesāciet uz rokām katru to skolotāju, ko esat dabūjuši. To, kas gatavosies jums iet pensijā, jūs stumsiet atpakaļ iekšā skolā. Nezinu, kādas labumus viņam solot, veselības apdrošināšanu, ekskursiju pie viņa bērniem uz Angliju vai kaut ko citu. Tas tehnikas jautājums būs. Bet šī te problēma, ko valsts uzliek nākošajam līmenim, jums pašvaldībā ar šo te lietu nāksies nodarboties. Jo pretējā gadījumā prasīt no skolas līmeņa, lai viņi paši šitik smagā situācijā nokomplektējās. Skola ar 1000 skolniekiem, mums tiks stāstīts piemērs. To vēl ir iespēja izdarīt, bet skolā, kas ir relatīvi mazāka, jūs esat atstāti likteņu varā. Likteņu varā mazo skolu atstāt nedrīkst. Lasām pašvaldību likumā autonomās funkcijas, kurā pantā ir 4. Ja? To funkciju, kas attiecās uz izglītību, un uzveļam to visu pašvaldībai. Jo pretējā gadījumā nākošajās vēlēšanās pašvaldībās zaudēsiet. Šī konstrukcija veidot kāpēc? Tāpēc, ka te ir augšā šī daļa. Un no šejienes ir jāsāk saprast, ka nevis valsts ministrijas un arī pašvaldības pastāv tāpēc, vai sakot tā, skola un sabiedrība ne tāpēc, lai šim te līmenim tur apakšā labi klātos, bet otrādi, jo zemāks līmenis ir sistēmā un valsts ir apakšējais līmenis, jo vairāk viņš ir atbildīgs par to, kas tur ir augšā. Tādā veidā ir jāskatās uz sabiedrības darbību. Šo mēs diezgan bieži aizmirstam. Man ir aicinājums, pat cik te ir rakstīts Zemnieku savienība pa vidu. Zemnieku savienības, tas ir politisks jautājums. Zemnieku savienības līmenī to atcerēties. Tālāk pāris subjektīvas lietas par šiem vispārējiem principiem. Pirmais, jo tuvāk realizācijas vietai, jo labāk. Te ir izstrādāts kritērijs, cik tur, kur ir vajadzīgi skolnieku klasē, lai tā visa lieta funkcionētu. Un zināt, kas nāk tālāk? Uz 4 lapām pielikums ar izņēmumiem. Neviens no centra nenoteiks, kur jums vajag, kur nevajag mazo skolu. Mazajā skolā slikt rezultāti, tas var gadīties. Bet var gadīties, ka tajā brīdī ir nevis viņa jāslēdz, bet papildus resursi tur jāliek iekšā. Iedomājieties to mazo bērnu, kuram 6:30 jāceļās. Es no 7. klases sāku braukāt uz skolu 6:30 celdamies, bet ja man tas būtu bijis jādara no 1. klases, tad ierodoties skolā 15 km tālumā brauc uz strādnieku autobusu, tagad tas mazliet labāk. Tas mazais bērns jau ir stresā. Pamēģiniet, tas ir pedagoģisks pamatprincips. Ja bērns ir stresā, jūs viņam neko neiemācīsiet. Mājās viņš tiks tad, kad jau būs satums, un nākošā rītā jau viņš jau būs atkal tajā stresā pirms starta. Pie rezultātu jūs netiksiet tādā režīmā. To nezinās ierēdnis ministrijā, to zinās
pašvaldības cilvēks. Nevarat citādi jautājot, tagad ir labi, ka šī bāriņu tiesas sistēma strādā tur, kur viņi ir. Jautājiet viņiem uz vietas, kas ir tie pa vecākiem, ko viņi darīs, ka tā skola tur nebūs. Vedīs kaut ko, nevedīs, jo kādu, teiksim tā, izsvītrot no tās sabiedrības saraksta, tas ir sliktais, to mēs neņemam vērā. Viņš jau tāpēc nepazudīs. Viņš jums radīs papildus izdevumus vai nu tur caur valsts ieņemto nodarbinātības valsts aģentūru. Ja paveiksies, ja nepaveiksies, tad caur pašvaldības policiju. Bet turpatās viņš uz priekšā būs. Otrs, ierobežot resursi. Ir un paliek. Cik mums ir vēl? Šī te ir bilde, šitais te ir tikai tāpēc, lai jūs redzētu, kā tā bilde izskatās. Internetā atradīsiet tuvāk, te ir palielinājums viņam. Latvija ir šeit. Cik procentus mēs dodam no iekšzemes koprodukta izglītībai? Te ir runa par vispārējo izglītību, par līdz vidēji izglītībai ieskaitot. Vispār tā īpatnība ir tāda, ka austrumu, kā teikt, bloks Eiropas Savienībā izglītību finansē vājāk kā vidēji. Tas, kas ir mūsu specifika, mēs esam starp valstīm, kur pamatskola, tā teikt, otrais stabiņš no kreisās puses, 0,7% no IKP. Protams, ar statistiku vienmēr ir tā, ka ir mazi meli, lieli meli un vēl statistika, rēķināšanas kārtība. 0,7% no visas tās tabulas, kas tur bija iepriekš, mazāk nav nekur. Te ir vēl nopaļošanas kļūdas. Tur jūs redzat, ka skaita kopā 0,7 un 0,9 sanāk 1,5. Tas nozīmē, ka tas ir vēl, nākošā zīme ir vēl zem 7. Matemātiķi saprata, ko es tagad teicu. Ja? Un tas nozīmē, ka no tām valstīm, kādām 5, kam ir 0,7, mēs vēl esam tajā lejas daļā. Man šķiet, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc buksē pēc tam vidējās izglītības sistēma. Un buksējot vidēji, buksē dabiski arī augstākās izglītības sistēma, piemēram, dažvēl būs. 0,7 vidējais po OECD ir viens, ko tas nozīmē. Mums iekšzemes koprodukts 40 miljardi, procents tātad 400 miljoni, 0,3 būs 1,2 dalām, var sakot, tālāk to visu darbību uz skolnieku skaitu. Ja mēs aizjām, tas ir katram skolniekam kaut kur ar kārtu tuvu pie 1000 pašvaldības līmenī trūkst finansējums, ja mēs gribam iziet uz vidēju rādītāju. Šī ir problēma. Šajā vietā nefinansējot, virkni tālākās pozīcijas tiek tērētas automātiski neefektīvi. Es 20 gadus mācīju fiziku. Es nevarēšu iemācīt fiziku, ļaut strādāt normāli laboratorijas darbā, piemēram, ar to pašu īpatnējo pretestību, lai aprēķinātu cilvēkam, kurš nemāk aprēķināt riņķa laukumu, zinot diametru, ar mikrometru mērot vadam diametru. Man viņam būs jāmāc tas, viņš izskatīs no fizikas. Ja viņam neies uz priekšu matemātika, viņš fizikā stundās man domās par matemātiku, nevis par fiziku. Es kā fizikas skolotājs veltīgi saņemšu algu. Pseidomērķi. Tipiskākais pseidomērķis, populārākais patreiz. Sakiet, lūdzu, jūs varat kāds pateikt, kāpēc Latvijas labākajai augstskolai jātiek 500 kaut kādā tur reitingā? Es arī nevaru. Tas ir tipisks pseidomērķis. Par politiskajiem lēmumiem. Te ir atkal jāstāsta pats svaigāka anekdote. Tas ir ielikts pēdējā brīdī šitā bilde, bet jūs viņu varat atrast tapā. Pēdējā augstskolas likuma grozījumi, eksperiments ar finansēšanas modeli augstākās izglītības sistēmā. Tipisks politiskais lēmums. Augstākās izglītības finansēšanas sistēma ir jāmaina. Uz institucionālu finansējumu ir jāpāriet. Tas ir pareizi. Bet labu procesu var diskreditēt ar muļķīgiem starplēmumiem. Konceptuālā ziņojuma nav, ko pētīt, nekādas skaidrības nav. Pilotu projektu palaižam. Iesēdiniet jūs to pilotu, aizsienat viņam acis, ieliekat viņu lidmašīnā. Pasakāt, mēs nezinām, uz kuriem tev jābrauc, bet mēs tev iedodam 10 miljonus,
Un tagad es tik labs un braucu kaut kur. Tas pilotprojekts netiek taisīts tā. Viņš tiek taisīts tāpēc, lai saprātīgi izmantotu vismaz 130 citus miljonus, kas ir augstākajā izglītībā. Līdz tam brīdim, kamēr jums nav vispār mērķa, ko pētīt, nav rezultātu, sākt kaut kādu pētījumu, tas ir politiskais lēmums, kāda partija kādam grib iedot naudu. Es atvainojos, ka es to saku. Rezultāti ilgtermiņā analizējam. Šito bildi es pieņemu, ka tie, kas ir skatījušies, jau ir redzējuši. Gauss sadalījums ir tāds smuks zvans. Tur ir jābūt rezultātam tādam. Matemātikas eksāmens bija vienkāršs. 9. klasēs bija viegls matemātikas eksāmens. Šitās ir rezultāts. Neiedziļinoties visās, man bija vienošanās ar puisi, viņš man te pirkstus rāda, viņš jau diezgan daudz jau parādījis. Neiedziļinoties dziļi rezultātā, tā daļa, kas ir kreisā šajā te blokā, patreiz mēs jau šogad palaidām bumbu izglītības sistēmā iekšā. Atstājām 9. klasēs nepilnu 1000 otrgadniekus iekšā. Kurš ir mācījis 9. klasē, agrāk 8. klasē, tas zina, ko tur nozīmē pāraudzenis, kurš ir atpalicis no tā līmeņa. Cilvēks, kurš dabūja 10% vai mazāk 8 punktus tajā matemātikas eksāmenā, viņš 9. klases kursam nav spējīgs sekot līdzi. Gribat ticat, negribat neticat, bet tāda ir šī brīža. Ja viņš tur ir iesaidināts, viņš ne tikai pats nemācās, viņš jau grib, lai viņam pievērš uzmanību. Viņš jau traucē citām strādāt. Jūs tas labais matemātikas skolotājs, kurš, ja viņš ir labais, jau pieminēja, strādā ar pārslodzi. Tagad tai pārslodzēji klāt vēl dabūšu šitādu brīnumbērnu. Materiāli viņam nav, tur ir vajadzīgs papildus materiāls metodiskais tādam, kas ir viņa tajā sasniedzamības zonā. Tas ir tas pats, kas palaist, tas jau beigas signāls man, ja? Tas ir tas pats, kas palaist neapbruņotu zaldātu, neapmācītu, bez ieročiem kaujas laukā. Tas zaldāts tur nav vainīgs. Vainīgs ir ģenerālis, kas viņu tur iesūtīja. Šī ir anekdote. Vips ļoti labs raidījums. Tie ir 2. kursa studenti, kas tur piedalās. Jautājums viņam uzdots tāds. Vienai meitenei ir 2 reizes vairāk ābolu kā otrai. Viņa iedod tai otrai 10 ābolus, un pēc tam abām ir vienāds ābolu skaits. Matemātikas skolotāji pateiks, 5. klasē tas ir iekstiņš, 7. klases līmenim tas ir jārēķina. Viena meitene iedeva otrai 10 ābolus. Jautājums, cik viņai bija ābolu sākumā? 3 2. kursa studenti dod atbildi. Sākumā viņai bija 5 āboli. Tā, kur iedeva 10 ābolus. Es aizklāju seju, tas puisis nav vainīgs, viņš ir sistēmas upuris. Ko tas nozīmē? Ka tajā brīdī, kad viņš saprot, ka tas ir matemātikas uzdevums, viņš nevis sāk domāt, bet viņš izslēdz. Tāpēc, ka tā ir matemātika. Un jau vairāk būs cilvēki, kas izslēgsies tajā brīdī, kad viņam stāstīs kaut ko par matemātiku. Jo vieglāk viņus būs apmānīt visos līmeņos. Vienalga, uz ātrajiem kredītiem, uz kaut kādu telefonu blēdīšanos ar bankām. Jūs viņam varat teikt, ko gribat. Viņš tajā brīdī, kad viņš dabūs dzirdēt kaut kādas skaidrs pa telefonu, viņš pārstāvs domāt un akli sekos. Un pēc tam tā jau būs sabiedrības problēma, ko viņi iesaka tālāk. Un pēdējais 6. punkts. Šis te vīrs ir izglītības konsultants, 11 grāmatu autors, proti pieņemot lēmumus, jebkurā līmenī. Izglītības sistēma, es to studentiem arī visiem esmu skaidrojis. Ir labi, ka jūs ņemat sabiedrības viedokli vērā. Ir labi, ka jūs ņemat vērā ekonomiskas dabas, tā sakot, argumentus, bet jūs nedrīkstat pazaudēt pedagoģiju. Konceptuālā, tā sakot, kompetencēm balstīta mācīšanās. Laba metode, brīnišķīga metode. Cienīti izglītības darbinieki, nediskreditējiet viņu, mēģinot uzspiest visiem vienādu. Viņa strādā tad, kad ir jau bāzes zināšanas iegūtas. Cilvēkiem, kas to mēģināja virzīt sākumā,
mēs viņus tur aģitējām, vai palasiet pedagoģisko literatūru. Tas bija šajā tēmā. Jā, un pēdējais, es mākslīgam intelektam jautāju, sakiet lūdzu, kas ir jādara Zaļinieku komercskolā un pievīlos. Tāpēc, ka šis mākslīgais intelekts patiesībā ir mākslīgais, bet ne intelekts. To ir reklāmisti izdomājuši. Viņš nerada neko jaunu. Viņš vienkārši kaut ko tur vāc kopā, un tā, ka viņam uzdod konkrētu jautājumu, viņš dod to pašu vispārējo politiķa atbildi. Visu cieņu šim mākslīgajam intelektam pie tā, ka viņš apakšējā rindā uzraksta. To es tā sakot ar sarkanu atzīmēju. Cienītie pašvaldību cilvēki, kas jūs šeit esiet, katras skolas situācija ir individuāla. Neatradīsiet jūs unikālu metodi nevienā no gadījumiem. Es viņam šo jautājumu, tos mākslīgā intelekta jautājumus, no sākuma domāju, ka viņš tikai latviski tāds nejēg ir. Es viņam uzdevu viņus arī angliski. Viņš tāpatās politiski man slīdēja cauri. Tas, ko tur raksta, nav nepareizi, bet atstājiet vietu jūsu pašu jaunradei, kur patiešām ir intelekts iekšā. Nebaidieties arī no tā mākslīgā intelekta. Tas ir tāpatās, kā sākumā viss baidījās no automašīnām, tā kā viņas parādījās. Un gribēja mašīnas aizliegt, tāpatās gribēja mākslīgo intelektu sākumā izglītības iestādēs aizliegt. Mēģinājums aizliegt mašīnas bija tāpēc, ka viņas baidīja zirgus. Šeit ir tas pats. Izmantoja viņu, tur ir pozitīvas lietas, viņš viņu apkopo un dod jaunas, tā sakot, iespējas mums pašiem izvērtēt šīs idejas. Bet ceriet, ka viņš jūs vietā atrisinās kādu problēmu, nav pamata. Cienītie kolēģi, problēmas risināsim paši un neaizmirsīsim matemātiku. Uz viņu tas viss balstās. Paldies!